Senākajā Ventspils ēkā Livonijas ordeņu pilī ir pienācis laiks vērienīgām pārmaiņām. Ventspils muzejs ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par finansējumu lielam projektam, kas pilnībā mainīs pils otro stāvu. Lielais projekts, kas skars otro stāvu, mēs pakāpeniski atjaunojam, modernizējam un veidojam arī jaunu muzeja ekspozīciju pilī. Un šis projekts ir Atvērtās durvis pagātnē, pieejamas un iekļaujošas muzeja pieredzes veidošana Livonijas ordeņu pilī. Pašreizējā ekspozīcija par dažādām varām te tika iekārtota pirms gandrīz 15 gadiem. Kā norāda muzejnieki, ja senās vērtības, kas radītas ar cirvi un kaltu, laika zobam spītē gadsimtiem, tad digitālie risinājumi un tehnoloģijas nolietojas un noveco krietni straujāk. To veicina arī lielā apmeklētāju plūsma. Ik gadu pils ekspozīcijām cauri iziet no 30 līdz pat 50 tūkstošiem cilvēku. Pirmkārt, tehnoloģijas novecē, digitālie risinājumi. Ja? Mazliet ir gājis uz priekšu arī tas, ko mēs zinām par Ventspils vēsturi, par Ventspils novadu vēsturi. Mums jauni pētījumi, jauni materiāli, un tas viss tiks iekļauts šajā jaunajā ekspozīcijā. Viss vecais gan nepazudīs. Līdzšinējo un arī jauno ekspozīciju veidos vadošā dizaina studija H2E. Tā kā līdzšinējā vizuālā valoda bijusi ļoti veiksmīga, tās pamatbāze tiks saglabāta, taču pamatīgi modernizēs tehniskos un vizuālos risinājumus, kā arī papildinās pašu saturu. Mākslinieciski tehniskais projekts jau ir apstiprināts. Pārmaiņu dēļ pils durvis apmeklētājiem slēgtas netiks, taču būs jārēķinās ar daļējiem ierobežojumiem. Muzejam šis būs saspringts laiks, jo paralēli top pilnīgi jauna ostas un pilsētas vēstures ekspozīcija Pils tornī. To augusta beigās plānots nodot apmeklētāju vērtējumam, un to veido radošā apvienība Sijā Rauks. Otrā stāva remonta darbu laikā atsevišķas telpas joprojām būs pieejamas, piemēram, pils kapela, kur tradicionāli norisinās svinīgās dzimtsarakstu ceremonijas. Tā ir rezervēta līdz pat augustam, un visi pieteiktie pasākumi un kāzas notiks kā plānots. Neskarts pagaidām paliks pirmais stāvs, kur ekspozīcija saglabājusies no 2000. gadu sākuma. Šeit joprojām mājo neatņemamas un nezūdošas muzeja vērtības, tostarp kāds unikāls dārgums. Ja kāds grib redzēt senāko priekšmetu Latvijā, pagaidām zināmo, tad tas ir šeit, Ventspils muzejā, un nevis Latvijas Nacionālā vēstures muzejā. Šis te no ziemeļbrieža raga darinātais tāds ļoti necils rīks, bet tās ir pirmās liecības par cilvēkiem šeit. Pagaidām pils otro stāvu vēl var paspēt apskatīt tādu, kāds tas bija pēdējos 14 gadus. Jau pavisam drīz tur saimniekos būvnieki, lai 2028. gada sākumā Livonijas ordeņu pils vērtības vērtu vaļā modernizētas durvis uz pagātni.